Bet tagad turpināsim ar notikumiem, kas ir saistīti ar Ukrainu. Ziņās jau ir parādījušies ziņas, ka jaunākajā kara izbeigšanas plānā, ko ASV, Ukrainas un Eiropas delegācijas apspried nesen Berlīnē notikušajās sarunās, paredzēti konkrēti mehānismi, kā ar ASV un Eiropas spēkiem novērst Krievijas agresiju. Tikmēr Krievijas uzbrukumi Ukrainā turpinās, un Krievija noraidījusi priekšlikumu par pamieru frontē uz Ziemassvētku laiku. Vairāk sarunā ar Saeimas ārpusfrakciju deputātu militāro ekspertu Igoru Rajevu. Labrīt! 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 Gada izskaņai arī tuvojoties, vēlamies lūgt jums, lai jūs arī mums iezīmētu šo pašreizējo situāciju Ukrainā, kur ir vissmagākā situācija un ko tad arī šobrīd rāda frontes līnijas kartē. Patiesībā, jā, situācija, ja raksturot vienā vārdā, situācija ir smaga, un viņa ir smaga vairākos virzienos. Vissarežģītākā tagad situācija ir dienvidu uz Guļai-Poļie, un tad ejot uz ziemeļiem, tā ir Pakrovska Mirnagrada, kur kauja vēl joprojām turpinās. Kastaņķinovka ir tāds neliels atelpas brīdis uz šobrīd, bet arī tur briest tādas uzbrukuma operācijas Krievijas armijas. Sieverskā diemžēl ir kritusi, un tur diezgan plašā frontē Krievijas armija tagad mēģina aplenkt tos Ukrainas pozīcijas, kur viņa vairākos tādos kīļos ir aizgājusi uz priekšu, un tagad mēģina aplenkt tās Ukrainas armijas vienības, kuras tur pozīcijas. Tur ir sarežģīta kauja. Vienīgais tāds spilgtais posmiņš ir Kupjanska, kur Ukraiņi veic pretuzbrukumu un jāskatā veiksmīgi. Vakar man raidījumā es papētīju, kā tad viņi darbojas. Viņi darbojas precīzi tādā pašā veidā, kā Krievijas armija okupēja to Kupjanskas daļu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir taktiski pareizi un viņi uzbruk tiem objektiem un iet pa tām vietām, kur tad jūs varat izlausties, kur jūs varat apiet pretinieka nocietinājumu punktus un aplenkt viņu. Un teorētiski, ja viņiem tas uzbrukums turpināsies vēl tādā pašā tempā vēl pāris dienas, tad tur Krievija sāksies nopietnas problēmas, un tad viņiem vajadzēs pārsviest nopietnākus spēkus uz Kupjansku. Jo pagaidām neizskatās, ka viņi varētu tikt galā ar to Ukraiņu uzbrukumu. Bet kopumā, ja mēs runājam, situācija Guļai-Poļie ir smagi. Tur tā aizsardzības līnija, ko Ukrainas armija mēģināja izveidot gar Haiču upi, it kā bija laba un sagatavota, bet izskatās tā, ka Krievijas armija jau ir tikusi pāri vismaz pāris vietās. Un to, ko mēs zinām, ka nākošā ir upe Verkņē Tersa, tur Ukraiņi tagad arī ļoti lielā tempā veido nākošo aizsardzības līniju, kas nozīmē, ka īpaši lielas ticības, ka šo līniju nosargāt izdosies, laikam jau nav. Jā, situācija smaga. Ko tad vispār var prognozēt, pieņemsim, par turpmāko ziemu, gan no Krievijas uzbrukuma puses, gan no Ukrainas aizsardzības spējām? Patiesībā es teiktu tā, ka laikam vissmagākais būs tieši enerģētikas segments, jo aizvakar tad bija tā sēde pie Puķina, kur tad Belousovs viņam ziņoja par tiem rezultātiem, kuri ir sasniegti. Un, ja mēs pat abstrahējamies no tiem procentiem, jo Krievijas un arī Belousovs ar Gerasimovu, īpaši Gerasimovs, viņš tā ļoti precīzi skaita, cik tad viņš mājas ieņēma katrā pilsētā un tā tālāk. Tāpēc tie cipari ir ticēt viņiem sevi necienīt. Bet mēs zinām, ka ir ļoti spēcīgi iedragāta Ukraiņiem gan siltuma elektrostaciju sistēma, gan hidroelektrostaciju sistēma, kura nedarbojas, un ar tām kodola elektrostacijām, kuras it kā varētu pievilkt. Un skaidrs, ka Krievi neuzbruks kodola elektrostacijām. Tas nenotiks. Ko viņi dara? Viņi uzbruk tiem visiem tīkliem, kuri tad ļauj to enerģiju no kodola elektrostacijām nodot tālāk. Un tad attiecīgi visas tās sadales stacijas, tas ir tas, kas ir Krievu triecienu uzbrukuma mērķis. Tas sarežģīja visu to situāciju, jo tagad jau tas ir nonācis līdz kritiskai stadijai, kad agrāk Ukraiņi, mēs zinām, ļoti ātri visas tās sistēmas palaida un ievies atpakaļ atgriez atpakaļ pie tā, ka viņas varētu atkal ražot elektrību un nodrošināt. Tagad tā sistēma ir vien smagāka un smagāka, un tas atjaunošanas periods kļūst arvien garāks un garāks. Un tas, protams, nospēlē būs ļoti liels faktors, jo mēs zinām, ka tagad vairākas pilsētas, ka vairākas stundas dienā elektrības nav vispār. Vispār atslēgta, un tur ir pat atsevišķie gadījumi, kad pat līdz 16 vai līdz 20 stundām dienā elektrības nav.
Un tā, protams, ir būtiska problēma. Un tas, protams, arī ietekmē civiliedzīvotājus. Jā, jo, redziet, armija jau karo, bet jūs vienalga skatāties, kas tad jums tur aizmugurē notiek un kā tur darbojas. Un tas noskaņojums, noskaņojumu, teiksim tā, tas, protams, ka neuzlabo. Jā, bet tikmēr arī vairāk mēnešu garumā arī priekšplānā ir ASV centieni panākt pamieru Ukrainā. Jāsaka gan, ka pamieris panākts nav. Tur visu laiku tie deķītes un noteikumi tiek raustīti uz visām pusēm. Jūsuprāt, vispār izdosies ASV panākt vismaz, lai Ukraina un Krievija vienotrai pretī panāk? Es domāju, ka galu galā jā, jo ja mēs abstrahējamies atkal no situācijas, apturēt šo karu ir izdevīgāk abām divām pusēm, nekā turpināt to slaktiņu, kas notiek. Un te prezidentam Trumpam ir taisnība, un tas vadmotīvs galvenais, viņš ir pareizs. Bet kā parasti tas velns ir detaļās, un kā mēs tikai aizējam pie detaļām, mēs uzreiz sākam runāt par teritorijām. Un par teritorijām, kā mēs zinām, nekādas vienošanās nav un nekādas piekrišanas nav. Un vēl jau vairāk Ukrainā bija aptauja veikta. Arī mēs varam tur ticēt tam procentam vai nē, bet absolūtais vairākums ukraiņu pateicis, ka nē, viņi negrib kara pārtraukšanu par jebkuru cenu un negrib atdot savas teritorijas. Un ja pat nosacīti 51% ir par to, ka tas nav pieņemams rezultāts, tas nozīmē, ka vēl nav sasniegts tas punkts, kad Ukraiņi ir gatavi apturēt šo karu par jebkuru cenu. Jā, protams, ka tās līdzinājās izskanējušās prasības no Krievijas puses Ukrainai absolūti nav pieņemamas, bet kurās prasībās tad Ukrainai tomēr varētu nākties piekāpties? Viens acīm redzami tas ir NATO. Visdrīzāk tas jautājums pazudīs no dienas kārtības vai nē. Bet ja mēs paskatāmies arī to tekstu 5. paragrāfā veidolā drošības garantijas un arī tas variants ar iespējamo spēku izvietošanu Ukrainas teritorijā, kuru es nezinu, kādā veidā tagad Miami pārdos Krieviem un kādā veidā ar viņiem izdosies par to vienoties. Tas ir, tā ir tā problemātiskā lieta. Bet labi ir tas, ka mums bija tie divi lielie klupšanas akmeņi - teritorija un drošības garantijas. Ja teritorija ir kā ir, tur vai uz vienu pusi, vai uz otru, īpaši jau tur neko izdomāt nevarēs. Par drošības garantijām mums gan ir virzība uz priekšu, un svarīgākais ir tas, ka tagad arī dokumentos parādās ASV būtiskā loma, ka ASV nevis vienkārši aiziet prom, un tas ir Eiropas karš, un Eiropieši šeit darbojās. Visas tās lietas notiek tikai ar ASV atbalstu, tas arī tajos memorandumos ir ierakstīts. Un arī tas miera uzturēšanas un miera kontroles mehānisms arī tiek plānots ASV vadībā. Kas nozīmē, tā ir laba ziņa, ka ASV turpinās iesaistīties šajā konfliktā, un viņi būs arī viena no tām pusēm, kura tad spēlēs lielo lomu. Tad tā ASV loma tikai palielināsies šajā sarunās? Teorētiski jā, jo šobrīd, kā tikai jums būs jauns pienākums, ja teiksim, ir panākts miers, jūs tagad esat garants tam, lai nodrošinātu to mieru. Attiecīgi jums nāksies tas nav tikai politiskais teiciens, tā nav tikai uzstāšanās no tribīnes, jums vajadzēs dot resursus. Ja jūs nodrošināt, tas nozīmē izlūkdati, aviāciju un visas pārējās lietas. Un tad cita ceļa nekāda nav. Ja jūs esat garants, jūs esat garants. Un ASV nav tā valsts, kura var uzspļaut šādām lietām. Eiropa un Eiropas līderi, kurā mirklī un kā var iesaistīties šajās miera procesā? Jā, šeit mums ir vairāk problemātiska lieta šobrīd, jo mums ir tāda problemātika ir tāda, ka Eiropa, man te mazliet jāpakritizē, jo mēs visu laiku gribam būt labi, un tad, kad vajag iet runāt ar Krieviem, tad Trumpēji un runā ar Krieviem. Jā, skaidrs, jo viņš ir vienīgais, kurš patiesībā to darīt var un kuram ir izredzes vispār tikt pie sarunas ar Krieviem šobrīd. Bet visi tie noteikumi, ir skaidrs, ka ja jūs gribat noslēgt pamieru, diemžēl par pamieru jāvienojas divām pusēm. Un ja Krievi nepiekritīs pamieram, tad mēs atgriežamies tur, kur mēs esam. Kara darbība turpinās un pagaidām neizskatās tā, ka Krievi vismaz nākošajā gadā kaut ko mainīs visā šajā procesā. Kādos virzienos Eiropa vēl var pastiprināt sankcijas pret Krieviju? Jā, bet mēs tagad redzam arī turpinās iezgābt to ēnu floti. Venecuēlā mēs tagad zinām, kas notiek.
Bet mehānismu nav, ja tie mehānismi un tās sviras būtu, ticiet man, viņas jau tiktu izmantotas līdz šim. Pagaidām tā situācija ir tāda, kāda ir. Mēs zinām, tagad ar tām iesaldētiem Krievu fondiem arī ir dalās viedokļi. Un patiesībā tagad to valstu, kuras neatbalsta šīs naudas izmantošanu, kļūst vairāk, kas īpaši neko pozitīvu jau nepasaka. Tas arī viens no jautājumiem šodien dienas kārtībā būs Briselē. Paldies šorīt par plašāku analīzi. Jā, paldies, Igors Rajevs. Šorīt pie mums analizēja notikumus Ukrainā, smagākās situācijas šobrīd un arī par to, kas tad ir gaidāms no potenciālajām ASV un miera procesa sarunām turpmāk.